Labdien! Jūs varbūt zināt, varbūt visi nezināt, bet Aspāzijas mājā nav pētnieka. Un direktors ļoti stingri aicināja kādu no mums nākt un stāstīt stāstu tātad zinātniskajos lasījumos. Un mēs savā starpā sapratām, ja mēs tur strādājam, 2 žurnālistas un 1 topošā mākslas vēsturniece, varbūt kopā ar Irzīmi mēs varam pretendēt uz 1 pētnieku. Un man patīk, ka Līvija teica, tas būs pieteikums, bet es jau minēju, mēs esam žurnālisti, mēs gribam izdarīt darbu ātri, aptuveni ziņas ir šovakar. Un būtībā mēs gandrīz visu šo stāstu, šo rēbusu esam atrisinājuši. Varbūt jūs ieraudzīsiet mūsu baltos plankumus, tos norādīsiet, bet tad sāksim. Īsi pirms Ziemassvētkiem Aspāzijas māja no ļoti sarežģīta nosaukuma organizācijas, sabiedriskās organizācijas Sanktpēterburgas Latviešu Nacionālās kultūras autonomija prezidents Margaritas Vovko messengerā saņēma foto ar parakstu. Vai tas ir interesanti kādam? Tātad Vovkas kundze, apmeklējot Sanktpēterburgas teātra biblioteku, tika iepazīstināta ar bibliotekas dārgumiem. Atverot vienu no rūpīgi iepakotajām grāmatām, viņa ieraudzīja Aspazijas lugu Agates Naids un ar sarkanu tinti uzvilktu vārdu Zapreščena, jeb aizliegt. Skaidrs, ka mūs ļoti ieinteresē šī fotogrāfija, jo Aspazijas lugu sarakstā Agates Naida nav. Jau pirmajā mirklī mums bija sajūta, ka tā ir Aspazijas pirmā luga atriebēja, bet vai tā tiešām ir, kāpēc tā ir cits nosaukums un kurš 1910. gadā, laikā, kad Aspāzija Šveicē smagi slimo, Pēterburgā grib apmānīt cenzoru, dodot lasīt jau agrāk izrādīšanai aizliegtu lugu, cerot uz labvēlīgu iznākumu. Vai tas izdevās, un ieraksts literatūras vēsturē, ka Aspazijas atriebēja pirmo reizi uz teātra skatuves uzvesta tikai 1921. gada 21. janvārī Dailes teātrī, ir jāmaina. Tie tātad ir jautājumi, uz kuriem sākām meklēt atbildes, un kā jau es pirms tam lielījos, mums izdevās. Lai gan pāris baltie plankumi tātad ir palikuši un nav veikta pilna teksta analīze, jo Margarita Vovka mums ir atsūtījusi tikai pirmās Agates Naida lapu fotogrāfijas, bet mēs jums varam izstāstīt stāstu par drosmīgu, ļoti temperamentīgu un apņēmības pilnu sievieti, kura cīnījās par Aspazijas pirmās lugas tiesībām būt uz skatuves. Bet, jā, Signa jau ir soli tālāk. Mēs sāksim ar to, ka pirmā mirkļa sajūtām reizēm var ticēt. Agates Naids tātad ir tā pati atriebēja. Aspazijas pirmā luga par dzimtļaužu cīņu pret vācu muižniekiem. Agata ir akla ubadze, kuras dzīvi vada atriebība pret grāfu Rīderu, viņas meitas tēvu. Tātad jūs redzat Aspazijas fotogrāfiju, viņa ir 16-17 gadu vecumā Jelgavā, īsi pirms savām iesvētībām nofotografēta. Tātad nepilni 18 gadi ir laiks, kad pati Aspazija vēlāk raksta, kad viņa ir uzrakstījusi tātad savu pirmo lugu atriebēju. Citur pie lugas atriebējas tapšanas gads ir norādīts 1887. Tas ir laiks, kad luga tiek iesniegta Rīgas Latviešu biedrības konkursā. Toreiz dzejniece konkursā iegūst pirmo vietu, un Baltijas vēstnesī recenzenti raksta, pēc satura bagātības luga ieņem pirmo vietu. Karakteri viscaur dabiski un labi tēloti, skati pilni efektu aizgrābjoši, valoda ļoti laba, samērīga, nopietnam saturam. Fabula ņemta no dzimtļaužu laikiem, kur muižas īpašniekiem bija neierobežota vara apieties ar saviem zemniekiem pēc patikšanas. Turpat gan arī norādīts, ka lugā ir pārāk daudz līķu, kas pa lielākai daļai arī tiek publiski priekšā vesti. Par spīti Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijas augstajam novērtējumam 1889. gadā cenzors Mārtiņš Remiķis liedz lugas parādīšanos uz teātra skatuvēm. Viņš savu aizliegumu pamato ar vārdiem: gandrīz visā lugā redzams liels autors naids pret muižniekiem un gadās ļoti asi, dažās vietās pat nepieklājīgi izteicieni. Lugu tās tagadējā veidā nekādā ziņā nevar atļaut
izrādīt. Toreiz atriebēji iegūst atvilknē uz 15 gadiem, līdz Ancis Gulbis atriebēju pirmo reizi nodrukā Aspazijas rakstu 6. burtnīcā kā fragmentā. Es jau redzēju Kristapu Lauci, mums to 11. to 6. burtnīcu vajag dabūt, mums viņas muzejā nav, un arī tīmeklī ir pieejama tikai 9. burtnīcas fotogrāfija. Un vēlāk Aspāzija trūkstošās ainas restaurē pēc kāda veca manuskripta, un atriebēja ir Anča Gulbja otrais izdotajos rakstos 1910. gadā, arī gan pasniegta kā fragmentos. Bet kas vēl notiek 1910. gadā, jo izdevums, ko atrada Margarita Vovka, tātad tas ir datēts ar 1910. gadu. 1910. gads ir laiks, kad šķiras jaunā latviešu teātra un mūsu šī stāsta varonis temperamentīgās aktrises Otīlijas Mucenietes ceļi. Aktris ir Aspazijas daļradas iedvesmota zvaigzne un publikas mīlule. Tā ir viņa, kura spēlē Gunu 1905. gada Sidraba Šķidrauta izrādē, kas paceļa latviešu teātri nebijušos augstumos. Lai gan režisora darbs netiek slavēts, Otīliju Mucenieci kritiķi ļoti slavē par kaismīgo un emocionālo tēlojumu. 1910. gada 19. martā Otīlija Muceniece raksta vēstuli uz Šveici Aspāzijai. Rīgā vispār tāds neģēlīgs, naida pilns gaiss. Rīga man ir līdz kaklam. Šķiroties no jaunā latviešu teātra, Otīlija Muceniece izlem doties uz Liepājas tautas teātri, kur viņa atkal grib spēlēt Sidraba Šķidrautu, kas to brīdi ir aizliegts. Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē glabājas 3 Otīlijas Mucenietes vēstules Aspāzijai, un šeit man jāsaka, es gribu skaļi pateikt paldies mūsu kolēģei Sabīnei, Eigimai. Varbūt jūs varat salasīt šo rokrakstu, bet viņa tiešām izlasīs šo rokrakstu, ne tikai atsevišķus vārdus, un deva mums ieskatu, kas tad notika šajā 2010. gadā. Tātad Aspāzijai Otīlija Muceniece raksta un mēģina saskaņot ar dzejnieci Sidraba Šķidrauta nosaukumu maiņu pret Gunu, jo viņai ir padomā plāns, viņa grib apmānīt cenzūru. Un viņa raksta, jūs jau būsiet pāris vēstules saņēmuši ar saturu, kas attiec uz jūsu lugas Sidraba Šķidrauts. Ne no manis, bet gan no citiem, varbūt D-kungam, tā Otīlija Muceniece savā vēstulē nepārtraukt uzrunā min Aspāzijas un Raiņa pilnvaroto personu Latvijā rakstnieku Augustu Doeglau. Tātad varbūt D-kungs jums ir ziņojis, ka es griezos pie viņa, lai viņš man dotu atļauju minēto lūgu uzvest. To D-kungs darīja. Es aizsūtīju Sidrabu Šķidrautu uz Pēterburgu un dabūju arī atļauju no preses virsvaldes, bet vietējā policija teica savu izšķirošo vārdu nē. Šo lūgu nav brīvi uzvest. Neko darīt. Griezos vēlreiz pie D-kunga ar priekšlikumu, kā viņš domā, vai jums nebūtu nekas pretim, ka lugas titulu pārgroza. Un uz to es atkal dabūju atbildi, ka domājams jums tur nekas nevarētu būt pretī, lai tā čaula kāda, kad tik kodols paliek vesels. Tā tur no Sidraba Šķidrauta iznāca Guna, lai to lietu varētu kārtīgi izdarīt. Tad es pati braucu uz Pēterburgu, griezties personīgi pie cenzora un dabūju atkal cauri. Un vietējā policija nelika nekādas šķēršļus ceļā. Tik tālu viss ir labi. Līdz pēdējā Otīlijas Mucenietes vēstule Aspāzijai, kas glabājas Rakstniecības mūzikas muzejas krātuvē, ir panikas pilna. Tā sūtīta jau no Liepājas 10. gada 19. augustā, 11 dienas pirms plānotās Gunas pirmizrādes. Muceniece raksta dzejniecei, vakar bija maza teātra darbinieku sapulce, kurā nolēmu griezties personīgi pie jums, ar šo sirsnīgo lūgumu pabalstīt tautas teātri, atļaujot jūsu lugas izrādi, ir izpaustas baumas, kuras ir ļoti ticamas, ka kungu teātris, ar to Otīlija Muceniece domā Liepājas latviešu teātri, atklāšot arī ar jūsu lugu Guna. Es izteicu šaubas, ka jūs savu skaistāko gara bērnu spētu atdot Veinderbegistu rokās, un tā kā no klātesošajiem nevienam nebija jūsu adresi zinām, tad krita man šis uzdevums griezties pie jums un šo sirsnīgo lūgumu atvēlēt lugu tautas teātrim. Nevien šo jūsu lugu, ne Gunu vien, bet arī visas pārējās uzvest. Tam, kuram teātrim Aspāzija slimojot ir devusi atļauju uzvest Gunu, saceļ pamatīgu ņegu Šveicē. Pasts īsti nav lāgi darbojies, Rainim jāķeras klāt,
un viņš skaidro vēstulēs draugiem, ka tā arī ir noticis. Dzejniece atļauju izrādīt Guna tiešām ir devusi abiem Liepājas teātriem. Un mēs citreiz Jūrmalā uztraucamies, ka mums pasākumi notiek vienlaicīgi, tad tātad šeit. Teātra Liepājā 1910. 11. gada sezonu Liepājas Tautas teātris atklāja 30. augustā ar Aspāzijas Sidraba Šķidrautu, jeb cenzūras dēļ ieviesto nosaukumu Gunu ar Otīliju Mucinieci galvenajā lomā. Pēc 2 dienām, 1. septembrī, sezonu ar Gunu atklāja arī Liepājas Latviešu teātris. Galvenajā lomā aktrise Marika Celmiņa. Luga tiek izrādīta 5 reizes. Cik daudz reizes Otīlijai Muciniecei izdevās uzkāpt uz skatuves Liepājā spēlējot Gunu, mums nav zināms. Taču, iedvesmota no saviem panākumiem pie Pēterburgas cenzora ar Gunu, Otīlija Muciniece, paldies! Otīlija Muciniece grib to pašu izdarīt ar cenzūras aizliegto atriebēju, jo Liepājas Tautas teātris jau iepriekšējā gadā ir izrādījis Aspāzijas raganu un zaudētās tiesības. Otīlija Muciniece grib cenzūru apmainīt, aizliegto atriebēju nosaucot par Agates naidu. Sākumā uz Šveici ceļo priecīgas ziņas Rainis savam draugam Kārlim Ķirpēnam no jaunās strāvas laikiem. 10. gada 30. oktobrī raksta, pat lasu, ka Agates naidu uzvedīšot, tā ir tā pati atriebēja, kuru Aspazijas labsirdības ļāva Mucinieces kundzei priekš savas benefits izdabūt cauri cenzūrai, tāpat kā Gunu. Nepareiz tas tomēr bija, jo jaunajam teātrim, domāts jaunais Rīgas teātris, to vajadzēja dabūt pirmajam, necerēja jau nemaz, ka to atļaus. Protams, jaunais teātris var to izrādīt katrā laikā, bet nāks tās pašas nepatikšanas kā ar Gunu, jo Otīlijas Mucinieces kundze laikam negribēs dot savu cenzēto eksemplāru. Raini bija sasniedzis 10. gada 16. oktobra sadzīves numurs, kurā bija ievietot īsa ziņa, Aspazijas 5 cēlienu drāmas pagājušā gada simteņa Agates naids, preses virsvalde atļāvusi izrādēm. Izrādes tiesības rakstniece nodevusi Liepājas Latviešu Tautas teātrim. Tomēr tās ir viltus ziņas, Agates naids netiek uzvests Pēterburgā, Otīlijas Mucinieces šarms otrais vairs acīm redzami nenostrādā. Un cenzūras eksemplāram ir uzraksts Zapreščina ar grūti salasāmu parakstu, kur mēs varam uzteikt mana kolēģi Signici Iruli, kur tomēr ļoti, ļoti rūpīgi šo parakstu atšifrēja un atrada, ka tā tad Mārtiņš Remiķis šajā laikā vairs nedarbojas cenzūras virsvaldē, un Agates naids bija nonācis cenzora Rebreja rokās, un viņa paraksts liedza Aspāzijas atriebējai ceļu uz skatuvēm arī ar citu vārdu. Fiziski neredzot cenzūrai drukāto eksemplāru, nav zināms, ar kuru izdevniecību Otīlija Muciniece sadarbojās. Anča Gulbja ekspertam Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošajam pētniekam Viesturam Zanderam par šādu izdevumu ziņu nav. Salīdzinot Anča Gulbja tajā pašā laikā izdoto atriebēju, var redzēt virkni atšķirību gan fonta izvēlēs, vārdu saīsinājumos, lugas darbības aprakstos, bet ne pamattekstā. Bet tātad par spīti Otīlijas Mucinieces centienus iznīcinošajam vārdam Zapreščino, Aspāzija tomēr bija uz Liepājas Tautas teātra skatuves vēl tāpat gadā, un Muciniece izvēlējās Lugu Vaideloti, pirmizrāde bija 19. decembrī, un Muciniece bija Asjas lomā. Atriebējai vēl bija jāgaida 11 gadi, lai Aspazijas nepilnu 18 gadu vecumā uzrakstītā Luga beidzot piedzīvotu pirmizrādi. Bet vēl par Pēterburgas teātra bibliotekā guļošo dārgumu. Bibliotekas mājaslapā norādīts, ka likvidētās galvenās preses lietu pārvaldes dramatiskās cenzūras arhīvs grāmatu krātuvē nonācis 1918. gadā pēc februāra revolūcijas. Unikālo izdevumu un tā atrašanās vietu ir pieminējis Kārlis Kundziņš 1955. gadā izdotajā grāmatā Latviešu teātra reportārs līdz 1940. gadam. Literatūras zinātniekiem Agates naida epizodi savās apcerēs par Aspāziju līdz šim nav izdevies vai nav bijis zināms tas, un tas nav pieminēts un iekļauts.